Jā, skolas formas nodarbina daudzu prātus, bet iespējams vēl vairāk prātus nodarbina jautājums, kas noticis centrālajā dzelzceļa stacijā Rīgā. Kādēļ tur pirms pusotras stundas pulcējās simtiem jauniešu un praktiski nebija iespējams pārvietoties? Atbilde. Domu biedru grupa centās rīkot negaidītu akciju jeb flashmob. Tās ideja ir, ka daļa cilvēku pēkšņi sastingst, izraisot izbrīnu garām gājējos. Tomēr šī akcija Rīgā drīzāk nav izdevusies, jo informācija par ieceri to rīkot internetā izplatījusies ļoti plaši. Un rezultātā centrālā dzelzceļa stacija bija pilna simtiem interesentu un dažu cilvēku sastingšana uz 5 minūtēm lielajā pūlī faktiski nebija pamanāma. Patiesībā tam vajadzēja izskatīties šādi. Atsevišķi cilvēki garām gājēju vidū pēkšņi sastingst visdažādākajās pozās, ar avīzi vai kafijas krūzi rokā vai runājot pa mobilo tālruni. Sastinguma brīdī nedrīkst nekustēties, nesmieties, nerunāt. Bet, kad pagājušas 5 minūtes, it kā nekas nebūtu noticis, sastingušie cilvēki turpina līdz tam iesākto darbību. Šādas akcijas ir notikušas dažādās pasaules pilsētās. Jā, šī akcija Rīgā laikam tomēr tā īsti neizdevās.